Mūsdienās zinātne attīstās ārkārtīgi strauji. Ārkārtīgi strauji pieaug zinātnieku skaits, to cilvēku skaits, kas nodarbojas ar zinātniskiem pētījumiem. Ja šāda tendence turpināsies, ka, teiksim, zinātnieku skaits divkāršojās katros 10-15 gados dažādās valstīs, ir tempi dažādi, tad izrādīsies, ka ap 2000. gadu vai nedaudz vēlāk zinātnieku skaits būs vienāds ar cilvēces iedzīvotāju skaitu. Filmu tapus sadarbībā ar firmu Balta. Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus mēs pieradinām, bet ar laiku kļūstam arī no tiem atkarīgi. Ko gan mēs zinām par šo vīru, kur dzimtas saknes iestiepjas Ogres pusē? Šī māja, kurā notika mūsu saruna, lai arī ir daudz senāk par mūsu stāstu galveno varoni, nav viņa dzimtās mājas. 1936. gada 4. novembrī Ogrē Zaķu ielas 6. namā Eiženijas un Roderika Zaķu ģimenē piedzima zēns, kuram tika dots vārds Juris Zaķis. Tobrīd, protams, neviens nedomāja par to, ka pēc gadiem viņš kļūs par Latvijas lielākās augstskolas vadītāju, kurai līdz tam tiks veltīts viss mūžs. Neviens tolaik arī nedomāja, ka kādreiz nāksies uzklausīt jautājums par to, vai tiešām Ogres pašvaldība Zaķa vārdā nav varējusi nosaukt kādu lepnāku ielu, nevis vienkārši meža stīgu. Bērnība aizvadīta arhitekta Hilbiga projektētajā medību namā, no kur sākoties juku laikiem, uz atgriešanos aizbrauc tur mitusī Baltvācu ģimeni. Starp citu, tieši Hilbiga tēvs, arhitekts Gustavs Hilbigs, savulaik projektēja Latvijas universitātes galveno ēku Raņu bulvārī 19. Tomēr atgriezīsimies pie mūsu stāsta varoņa. Baigais gads saudzēja Zaķu ģimeni, ļaujot tai iesakņoties Ogres klusajās pļavās. Kara gadi, cīņa par izdzīvošanu un, protams, puiku nedarbi, arī ar smēķēšanu. Man ģimenē neviens smēķētāji nebija, bet, pašiem gribējās pamēģināt, tāpēc, ka redzēja, ka citi to dara, un zināja, ka tur kaut kāda augu lapas, kaut kas tur tiek lietots iekšā tie smēķos. Un šajā dārzā mēs esam izmēģinājuši visas lapas žāvēt pēc kārtas un izmēģināt, kur no viņām varētu būt tas garšīgākais smēķis. Un es varu tiešām reklamēt, ja gadījumā kāds grib arī pie šādas viegliem smēķiem tikt klāt. Aveņu lapas. Aveņu lapas ir vispatīkamākais dūms. Lai nu kā, nekādas uguns nelaimes šovietu tomēr nav skārušas. Toties skolas laikā pār Jura galvu varēja nākt pavisam citu nelaimi, kad pamatskolā visiem bija jāatceras, cik varonīgi Ogrē ienāca padomju karaspēks, mazais Juris izstāstīja savas atmiņas. Te bija arī tas 9. oktobra rīts 44. gadā, kurš man iespiedies atmiņā ar to, ka tas bija tāds drūms, tāds tumšs, vēl bija agrs, un man tēvs izgāja ārā. Bija jau kluss kaut kā tas rīts, bija tā šaušana kaut kā viss te beigusies tuvāk apkārtnē, vācieši bija kaut kur pazuduši jau, un viņš ienāca iekšā un paziņoja mums, ka bitēm zog medu, laikam Krievi ienākuši. Par šādiem stāstiem tolaik varēja ātri iepazīties ar baltajiem lačiem, pie tām uz ļoti ilgu laiku. Tomēr liktenis sargāja mazo zēnu, lai arī uz nākamajām nepatikšanām nebija nemaz tik ilgi jāgaida. Tur bija manī tāda epizode 47. gadā. Avīzē Pionieris ir mans rakstīns, priecīgās gaidās. Es viņu neesmu rakstījis, protams, bet apakšā ir mans paraksts, ko lai dara. Atnāca žurnālisti, ieskrēja skolā un prasīja bērni, ko jūs te dariet. Mēs tur to un to, un drīz būs oktobra svētki, un jūs droši vien pionieri, un tagad dosiet solījumu. Jā, būs jādod solījums. Jā, un tā es arī pateicu šito te. Un, tā uzreiz parādījās rakstīns, priecīgās gaidās, Juris Zaķis gaida, kad būs solījums, bet es biju tā nobijies no tā solījuma, jo es biju šausmīgi naivs tajā ziņā, ka es domāju, ka ja solījums ir dots,
Varbūt, ka tas ir labi tomēr, ka tāds uzskats bija. Tad ir cauri, tad mēs uz mūžu vairs netikšu vaļā no tiem visiem pionieriem. Un tāpēc es aizgāju pie pionieru vadītājus un pateicu, ka es solījumu nedošu un ka es no pionieriem izstājos. Es atceros, cik viņi nikni uz mani kliedza un prasīja, bet kas tad tevi interesē? Es teicu, jauno naturālistu pulciņš man interesē. Tas vispār bija drausmīgi, ka pionieris var salīdzināt ar jauniem naturālistiem. Lai jauno naturālistu radinātu pie darba, tēvs viņu paņēma līdzi uz savu darba vietu, Ķeguma spēkstaciju. Tepat tēvs man iekārtoja 2 vasaras darbā pēc 6. klases un pēc 7. klases vasarā par elektriķi. Un tā vieta vēl ir saglabājusies, tā māja, tā darbnīca, kurā es kā elektriķis iegūtu savu elektriķu kvalifikāciju. Iespējams, ka tieši šeit, vietā, kur dzima elektrība, Juris saprata fizikas maģisko vilinājumu un vēlmi uzzināt vairāk nekā citi, atklāt elektrības dzimšanas brīnumu. Tādēļ tālākais ceļš jau ved uz Latvijas Valsts Universitātes fizikas un matemātikas fakultāti. Juris Zaķis nebija parasts students. Viņu nevilināja studentu ballītes un pirmā padomju atkošana dāvātā pseidobrīvība. Viņu vilināja zinātne. Jau studiju gados viņš veica daudz zinātniskus atklājumus, tomēr tie palika bez ievērības, lai arī pēc daudziem gadiem tos kā savus nodēvēja daudz citi zinātnieki. Lai tur vai kā, bet par izcilu mācīšanos studentam Jurim Zaķim tika piešķirta Staļina stipendija, kas vēlāk tika pārdēvēta par Ļeņina stipendiju. Tomēr tās apjoms nemainījās – 765 rubļi. Studentam Zaķim to izdevās saglabāt visu studiju laiku, lai arī viņš nemirkli nav bijis komjaunietis, kas tolaik bija katra jauna cilvēka pienākums pret plašo un neaptveramo dzimteni. Studijas tika pabeigts ar izcilām sekmēm, tādēļ pavērās iespēja pašam izvēlēties, kurp doties tālāk. Toreiz mans Oļārs Šmits bija tāds man vadītājs darba, tos pētījumus, ko es tur taisīju universitātē. Un viņš teica, laikam labākais būtu, ko tu varētu izdarīt, kad tu paliktu kopā ar mums un paliktu fizikas matemātikas fakultātē. Un es necentos iebilst nemaz. Šajā brīdī var teikt, ka Juris Zaķis savu dzīvi pilnībā atdeva mūsu alma mater. Pateicoties viņa gādībai, tika nodibināta cietvielu fizikas laboratorija, par kuras vadītāju pats arī kļuva. Darba spārs krietni gan auga pēc laboratorijas skaistākās sievietes Anitas apprecēšanas. Šajā laikā daudz pūļu tika veltīts Cietvielu fizikas institūta ēkas celtniecības uzsākšanai. Braucam uz sagādas daļu, tad uz Latnauču snabu, Latmetala snabas bitu, un ja paspēsim līdz pusdienai, tad uz Latkims snabas bitu. Bet kamēr sapnis par institūta ēku vēl tika sapņots, miesu un garu veldzēja Pirts Garaiņi. Zaķis, protams, bija kopā ar kolēģiem un kolēģiem. Pičiņu, pačiņu, austiņā, modrini sadzirdētā. Pičiņu, pačiņu, austiņā, modrini sadzirdētā. Pičiņu, pačiņu, austiņā, tāliņi saredzētā. Pičiņu, pačiņu, austiņā, tāliņi saredzētā. Protams, nedrīkst aizmirst arī savas sievas, draudzenes un darba kolēģis 8. marta svētkos. Sievietei nav jānodarbojas ar fiziku, bet gan ar fiziķiem. Kur muzikanti spēlē manu mūžu. Viss, kas labs, viss, kas slikts, tas mans mūžs. Viss, kas labs, viss, kas slikts, tas mans mūžs. Gan jau kādreiz sapratusi, tu to būsi. Vai jūs zināt, kad sirdī man saulīt lielā gabalā? Atskrien rītu paliek dievām, neiet projām vakarā. Protams, nevar jau visu laiku tikai priecāties, pērties pirtīs un aplaudēt kopīgos atpūtas vakaros. Kādreiz taču arī ir jāstrādā, bet veiksmīgam darbam ir nepieciešama atbilstoša apstākļi un tehnika. Tieši fiziķiem izdevies atvest vienu no pirmajiem datoriem uz mūsu alma mater. Kad dzimtenē viss nokārtots, var arī aizbraukt uz ārzemēm, bet ja uz ārzemēm, tad labi tālu, uz Ameriku.
Viena no svarīgākām problēmām viņiem ir karš Vietnamā, tāpat kā visā Amerikā. Visas sienas ir aplīmētas ar dažādiem lozungiem pret karu Vietnamā. Un es nevienā vietā neredzēju, ka kāds būtu uzlīmējis, jo brīvība atļauj līmēt visu, ko grib. Kaut kādu oficiālāku lozungu, teiksim, atbalstot karu Vietnamā. Tāda nebija. Pie kam studenti nonākuši tādās pacifistu pozīcijās, kad viņi saka, kāpēc mēs to armiju vispār nelikvidējam, kāpēc ieročus vispār nelikvidējam, un kāpēc mēs tos nelikvidējam šodien, bet gaidām rītdienu un parītdienu. Taču arī par ģimeni ir jārūpējas. Bērns uz skolu jāved. Laboratorijas vadītājs Juris Zaķis ved savu vecāko dēlu uz skolu. Viņš mācīsies jau 3. klasē. Draugi saka, ka Jurim esot visi nepieciešamie talanti, lai vadītu laboratoriju. 3 dienu laikā viņš varot sadabūt stieplīt termopārim, 1 dienas laikā iekārtoties viesnīcā Maskavā, atrast brīvu vietu pilnā štatu sarakstā. Tajā laikā Saulkrastos, Universitātes dārzkopju kooperatīva teritorijā, paša rokām tika uzbūvēta neliela mājiņa, kurā ir likt pamatkopdzīvei ar anitu. Ik katrs priekšmets un ik katrs zemes metrs šeit saistās ar spilgtām atmiņām. Pat griestu lampa ir paša rokām darināta no 3 šampaniešu pudelēm. Ļoti mīlu darbu, padara visu vienmēr laikā, gatavojās katrai darbdienai tā kā skolnieks. Katrai darbdienai. Es domāju, ka viņš ir cilvēks, kurš ir darboties spējīgs, un viņam noteikti vajadzētu nodrošināt ar darbu, lai viņš varētu turpināt strādāt. Ja arī viņš nebūs rektors, lai arī varētu nepārtraukt domāt arī par universitāti, jo es domāju, ka universitāte ir viņas sirdī neatņemama sastāvdaļa. Viņš nevar bez universitātes dzīvot. Laiks līdz rektora amatam bijis vētrains. Apvienot 2 laboratoriju kolektīvi, padarot to par vienotu Cietvielu fizikas institūtu, kam sekoja norīkojums stāties Latvijas Valsts Universitātes prorektora amatā, bet 1987. gadā arī rektora amatā. Un kas to būtu domājis, ka nākotnē būs tik daudz darāmā, ka būs jācīnās par elektrības neatslēgšanu, par finansējumu nesamazināšanu, par daudz universitātes mantojumā atstāto namīpašumu atgūšanu. Atnācis kā kārtējais rektors, Juris Zaķis palēnām, bet pārliecinoši kļuva par īstenu studentu rektoru. Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām, bet ar laiku kļūstam arī no tiem atkarīgi.